Tā valsts ir tieši tāda, kā mēs esam, ne jau otrādi. Vaimanājums pie mums nekā nav, ka pie mums nekas nenotiek. Ko mēs paši darām, lai kaut kas notiks? Vienkārši pašiem ir jāpieceļas no tā dīvaina, tad jāsaka darīt. Drukātava ir notaļ specifisks digitālās drukas uzņēmums ar 2 pamatbiznesiem, kas to visu lietu notur uz ūdens. Galvenais ir grāmatdruka. Mēs esam praktiski Latvijā vienīgie, kas taisa nopietni grāmatas mazās un ļoti mazās tirāžās. Un otrs ir mainīgās informācijas druka. Tas ir viss ir rēķini, tiešā mārketinga vēstules, visādas brīdinājuma vēstules, visas tās vēstules, ko sūta ārā visas lielie uzņēmumi, kā Latvenergo, Lattelekoms, Latvijas gāze un vispārējie. Sākām mēs to visu pasākumu Lašklēša ielas pagrabiņā. Kopā bijām 2 firmas vienā telpā. Tur mēs bijām kaut kādu gadu, varbūt bišķiņu vairāk. Tad bija telpas Čiekurkalnā, pēc tam mēs bijām Bišmuižā. Galvenais katreiz tā tendence tāda laba, visu laiku lielāks. Mēs nepārtraukti augam. Mums visu laiku ir nepieciešamība paplašināties, līdz ar to jaunas telpas. Un, šīs te ir mūsu 5. telpas. Mēs esam Šampēterī, arī vecā rūpnīcas teritorijā. Tur kādreiz bija tekstilu izstrādājuma rūpnīca, saucās Rimako. Un tad, kad mēs tur esam 2 gadus īrējam telpas, bet izskatās, ka drīz atkal būs nepieciešamība pēc lielākām telpām. Ejam iekšā. Šeit ir visa biznesa sākums, sirds, stūrakmens. Šeit ir visa drukas darba notiekās. Printeri mums ir diezgan unikāli, kā ar citiem Latvijā varbūt nekur nav. Tas ir vienīgais Latvijā, kas ir ļoti piemērots priekš grāmatu drukas. Viņš unikāls ar to, ka viņš abas 2 puses lapai nodrukā uzreiz. Līdz ar to nav nobīdes vienai lapas pusē pret otru. Būtībā viņš pēc savas uzbūves neko neatšķirās no tā paša lazernieka, kas stāv uz galda, tikai pacels ražošanas līmenī. Redz, ka mums vesels plaukts ir ar grāmatām, kur tāda zviedru grāmata. Tā ir lazerdruka. Parasti cilvēks, teiksim, bez nopietnām zināšanām poligráfijā īsti atšķirību nesapratīs, vai tā ir lazerdrukā, drukāt vai offsetā. Atšķirība tāda, ka mēs varam nodrukāt 1 grāmatu par saprātīgām cenām. Offsets to izdarīt nevar. Līdz to mūsu biznesa sākās no 1 grāmatas un beidzās kaut kur pie 500 grāmatu tirāžu. Offsets tikai no tā skaita sāk kaut ko darīt. Mums 1 grāmata izmaksā vienādi neatkarīgi no tā, cik daudz mēs drukājam. Mēs drukājam 5, 10, 50. 1 grāmatas pašmaks būs viena tā pati. Offsetam tas savādāk. Offsetam ir liels palaišanas cenas un bez tam katra grāmata neizmaksā tikpat kā neko. Līdz ar to mēs nevis konkurējam ar offsetu, mēs viens otru papildinām. Mēs drukājam tās pavisam mazās tirāžas, viņi drukā jau lielākās. Šis te ir tas process, kā no lapu čupiņas gala rezultātā birst ārā jau gatavs vēstules. Mēs esam 3 uzņēmumi, kas Latvijā to visu dara. Tie ir arī tie skaitā rēķini, tie ir nepatīkami brīdinājumi par to, ka kaut ko taisās atslēgt, par to, ka kaut ko ir parādā. Bet tajā pašā laikā tie ir arī visādi piedāvājumi. Tas ir, piemēram, tā vislielā Latvenergo kampaņa, kas bija, kur visi saņēma sev personalizētas vēstules ar speciālu piedāvājumu. Tas viss tap šeit, šiem printeriem šī, teiksim, paklotāji. Ar pašu brēnu drukātavu ir tāds interesants stāsts. Tā, ka mēs viņu gadus 10 atpakaļ dibinājām, tad drukātava praktiski netika pielietots plašāk, kā šī vārda nozīmē. Tā visi tipogrāfijas tā arī sauc par tipogrāfijām. Tā kaut kā pēdējā laikā ir iegājies, kad visi tipogrāfijas tā sauc par drukātavā. Tā, patīkam, sīkums, bet patīkam. Valdis Jirgens, kurš ir viens no 2 drukātavas īpašniekiem, savu ceļu līdz šim uzņēmumam sauc par sakritību kombināciju. Jau sākot no vidusskolas laikiem, kad nebija īstas pārliecības, ko ar dzīvi darīt tālāk, līdz pat algota darba strādāšanai, kas galu galā nedēva cerēto piepildījumu.
Vai drukātava sākās ne jau 10 gadus atpakaļ. Sākās tīri kā viena diezgan neprātīga ideja. Ja tā var teikt, toreiz strādāju Latvijas elektroniskajā pastā. Latvijas pasta meitas uzņēmumā, kas tagad saucās Mailmasters. Bija gods viņu vadīt kādus gadus 3. Un braukājot pasauli skatoties, ko citi dara tajā biznesā, radās doma arī drukāt grāmatas digitāli. Bet tad apstākļi mainījās, īpašnieki mainījās. Kad es strādāju, tad viņš bija Latvijas-Somijas kopuzņēmums. Tad viņš kļuva par Latvijas pasta uzņēmumu, meitas uzņēmumu. Kā rezultātā izrādījās, ka mans idejas tur nevienam nevajag. Mums tās nerealizētās idejas tāp realizētas savā uzņēmumā. Biznesa ir sevišķi pirmsākumā balstās tikai vienīgi uz ticību. Ja tu noticēsi, ka tu vari, tad viss pasākums aizies un viss tās problēmas arī atrisināsies. Protams, mums arī sākumā, kad mēs visi palaidām, bija brāļi, procents bija liels. Un pastoties tām grāmatām, ko mēs sākumā taisījām pašiem, tagad smieklā. Bet tu visu tā procesa laikā mācies, ņemies un darbojies. Pārēj no algota darba uz savu biznesu uzsākšanu nenoliedzami nesosi līdz nedrošību. Bet tai jāstājas pretī, jāpārvar un jāriskē, saka Valdis, atminoties savu pieredzi. Tajā brīdī, kad nakšā dienā nezinās, ko es, tad uzņemsies tādu risku, tikai tas vienā brīdī dzīve pati piespiež to visu pasākumu izdarīt. Protams, ka mani un Latvijas elektroniskā pasta ceļš šķīrās, protams, ka es skatījos, kur citur var dabūt darbu, sūtīju kaut kādu CV, bet droši vien, ka man tā vēlme iegūt citur algotu darbu nebija tik liela, lai to, norealizētos reālā darba piedāvājumā. Daudzās vietās bija atbilde, ka tu esi pārāk kvalificēts priekš visu, tā citur paliek pa otro. Bet tik un tā fonā visu laiku grauz tā ideja, ka jāiet, jātais pašam savs. Man bija 30, tā kā sāku visu to pasākumu. Ja salīdzinu tā 19, 20 gadnieki, varbūt tas, vēlme riskēt mazāk. Ja jau kaut kāda, dzīves bagāža, ir kaut kāda pienākuma, ir ģimene, ir visādi citādi izdevumi, no kuriem tu nekādīgi izvairīties nevari. Tas uzliek pienākumu kaut ko jau pelnīt no paša sākuma praktiski. Toties tas, kas ir daudz labāk nekā tiem jauniešiem, ir kontakti, ir vārds. Ja tu savu vārdu līdz tiem 30 gadiem neesi galīgi sabojājis, tad tev ir milzīgs sākuma kapitāls, ko startēt. Labi, viņš nav finansiāls, bet viņš ir kapitāls, kuram citu uzticās un kā tev var kaut ko taisīt. Un tas jau bija arī viss sākums. Tā, kad mēs sākām drukātavu jau ir vispār poligrāfijas uzņēmums kā tāds ļoti kapitāla prasošs, ļoti investīciju, prasošs uzņēmums. Mums jau nekā no tā viss nebija. Bija tikai vārds, bija vairāk gadu sadarbība iepriekš ar citām firmām, kas ticēja, ka es nepiemānīšu. Un tāds viss pasākums arī sākās. Sākums, protams, nebija viegls. Topošajiem uzņēmējiem Valdis iesaka rēķināties, ka veidojot ilgtermiņu biznesu, pirmie 5-6 gadi būs viens vienīgs darbs. It sevišķi, ja sāc darboties nozarē, kas vietējā tirgu ir salīdzinoši sveša un nesaprasta, kā piemēram digitālās drukas gadījumā. Mums bija jāpierāda cilvēkiem, ka tik tiešām mūsu potenciāliem klientiem, ka mēs varam uztaisīt grāmatu vienā eksemplārā. Jo tad bija tā situācija tāda, ka visi domāja, ja mēs gribam iespējas grāmata minimālais 500, minimālais 1000, un tad, kaut ko darīt tajā visā sakarā. Un tad mēs bijām spiesti iet pārliecināt, mēs varam uztaisīt grāmatu vienā eksemplārā, mēs varam uztaisīt grāmatu 50 eksemplārus. Pasaulē jau tā grāmatas taisīja jau kādu brītiņu. Mēs bijām pirmie, kas pie tā pasākuma ķērās ļoti nopietni klāt Latvijā. Katrā ziņā pievēršanās šādai mazapgūtai nodarbei nes uz savus augļus. Kopš 9. gada laikam tikai vienu gadu mēs neesam dubultojuši apgrozījumu. Labi, tagad pēdējā gadā bija 30%, bet kaut kāds 3-4 gadus pēc kārtas mums laika apgrozījums dubultojās. Mūsu lielākais pieaugums sākās krīzes laikā. Mēs esam vieni no tiem, kas ir krīzes laika bērni. Pirms krīzes tas tirgus bija diezgan neracionāls un bija diezgan grūti viņā visā. Tur lēmumi bija diezgan neracionāli. Tad bija čomu būšana, ja tā var teikt. Man tur draugs strādā, tāpēc es pie viņu. Krīzes apstākļos viss mainījās, visas lēmumi palika racionāli. Tur atkal saprat, kāds tirgus darbojas un arī normāli viņā rīkoties. Kad cilvēki pieņem lēmumus balstoties kaut kādiem racionāliem argumentiem uz cenas, kvalitātes, termiņiem. Pirms krīzes viss bija tā, man tur čomi, tāpēc es pie viņiem. Šobrīd, kad nopietna konkurence vismaz digitālās drukas grāmatu ražošanā viņiem īsti pat nesot, Valdis par lielāko sasniegumu sauc iziešanu eksporta tirgos. Tad, kad mēs drukātavu dibinājām 10 gadus atpakaļ, tad mums nekādas domas nebija par to, ka mēs varēsim strādāt ārzemju tirgos.
Tajā brīdī šķita, ka tas ir tāds visnotaļ lokāls bizness, grāmatas mazās tirāžās, kā tur vispār kaut ko var eksportēt, tur piegādes izdevumi milzīgi. Un tā mēs arī fokusējāmies uz iekšējo tirgu un strādājām. Kamēr beigās viens mūsu klients ieteica vienam savam sadarbības partnerim ārzemēs, viņš atbrauc, apskatījās, pamēģināja, tas pirmie rēķini kaut kur sākot ar pārdesmit eiro, tagad izauguši līdz pārdesmit tūkstoši eiro. Tāds visu, pasākumu, tā viņš mums pierādīja, ka mēs paši varam eksportēt. Bet tagad ir kaut kāds 70–80% ir eksports. Latvijai ir fantastiski vieta, kur taisīt biznesu. Būšu galīgi nepopulārs to sakot, bet nav labākas vietas dotā brīdī priekš biznesa kā Baltijas valsts. Piemēram, tāpat Norvēģija dotā brīdī degvielas tirgu krīzes pamatīgi. Tas jau viņus arī skar. Somijā, piemēram, milzīgas problēmas ir dēļ tā, ka Nokia aizvērās ciet. Tur visa nodokļu sistēma ir pavisam savādāk. Viņa pakārtota ļoti augošam tirgum. Tagad tas Somijas tirgus neaug, viņš ir vairāk stagnējošs. Tur ir reāls problēmas. Latvijā viss ir daudz maz kārtībā. Protams, ir mums arī savu mīnus. Darbspēka nodokļi varēja būt mazāk un vēl visādas lietas, bet salīdzinot no tām problēmām, kas viņiem dotā brīdī tur ir, nav labākas vietas. Tur, kur Latvijā ir milzīga problēma, mums jau ar izglītību diezgan milzīgas kvalitātes problēmas ir. Mums nav, tās lietas, kas to ražošanu pēc tam varētu bīdīt uz priekšu. Un cik ilgi mēs tīri konkurēsim ar tām zemējām cenām. Tāpat tās visi mūsu darbinieki grib pelnīt vairāk un vairāk. Līdz ar to tas ietekmē izmaksas. Līdz ar to vienā brīdī mēs vairs nevarēsim pateikt tiem pašiem skandināviem, ka mums ir lētāk. Nebūs kaut kur pēc 5–10 gadiem, vairs pie mums nebūs lētāk. Tad jautājums, ko mēs liksim vietā? Tīri kā valsts. Jāskatās uz inovācijām. Nodrās vārdu, bet tā tas ir. Izglītībā Latvijā, kas notiek, nekā jau nav. Tur ir diezgan, salīdzinot kaut to pašu Somiju vai ko, izglītības kvalitāte ir diezgan tāda apšaubām. Skarbi vārdi, bet tāds ir mums viedoklis. Tie paši cilvēki, ko mēs saņemam no tā tehnikuma, viņi ļoti daudzas lietas nezina no praktiskās dzīves, no praktiskās ražošanas. Tā valsts ir tieši tāda, kā mēs esam, ne jau otrādi. Mēs viņu lamājam un visus tos pašus politiķus lamājam. Ko mēs darām, lai būtu savādāk? Mēs lamājam politiķus, cik procentuāli politiskajās partijās. Šis neviens neiet, lai kaut ko reāli mainītu. Visi bet ko es tur viens pats un ko es tur izdarīšu? Ja neviens neiet un neko nedara, tad nekas arī nenotiek. Un tas pats arī biznesā. Mēs vaimanājam, ka pie mums nekā nav, ka pie mums nekas nenotiek. Ko mēs paši darām, lai kaut kas notiktu? Starp mums ļoti maz uzņēmīgi cilvēki, kas ir gatavi riskēt, kas ir gatavi kaut ko pašu savu sākt. Mums ir tas suncienu sindroms palicis, kad viss ceļ ārā ir piestinguši, bet es jau nebūšu tas, kas ņems to lāpstu un es tur tīrīt, lai nāk laimslādes un iztīri. Bet tā jau nebūs. Kamēr paši nesāks darīt, kamēr nekas arī nenotiks. Kad radīsies pietiekoši skaits Latvijā uzņēmēji, tad arī viss pasākums arī attīstīsies. Aizies un ekonomika aizies, tad būs pensijas, tad būs izglītībai, tad būs pilnīgi visam. Vienkārši pašiem ir jāpieceļās no tā dīvaina, tad jāsaka darīt.